Rēzeknis novada ziņas. Ceturtdien 14. jūlijā Latgulis lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājuma lauciņos notiks ikgadējo lauku dīna, bet citvīt novadā visas dienas garumā būs iespēja īpazīt darba procesus dažādos uzņēmumos, jāapmeklēt lauku saimniecības. Ikab var uzzinotu par lauku dīnu, izsarunu esam aicinoši pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Brigitu Arbidāni. Sveicinot, Arbidānis kundze! Labadīna! Pastāstiet, lūdzu, kas ir lauku dīna, ko te piedāvāja zemniekiem lauku uzņēmējiem? Lauku dīna vispār ir mums tāds ikgadējs pasaukums. Jis jau noteikti vairākus gadus pēc kortas, te ir tāds tradicionāls pasaukums jau kopš to laika, kad vēl darbojās Rēzeknes rajona padome. Šamā dīnā mēs sadarbībā ar Latgaļas lauksaimniecības zinātnes centru, protams, galvenokārt demonstrējam jūsu darba augļus. Tātad pasaukums notiek apmēram 3 km attālumā no Viļānim. Nadabraucot, ļoti viegli var redzēt, atrast galvenos šosejas molā. Natoļ no šosejas ir Latgaļas lauksaimniecības zinātnes centra laukaugu demonstrējuma lauciņi, dažādi graudu siejuma lauciņi, parauglauciņi var secēt. Zinātnes centrs nozadarboja ar to, ka viņi dažādas lauksaimniecības kultūras izmēģināja, gan graudaugus, gan arī linu šķirnis, gan kaņepis, gan rapsi, visdažādākos. Tātad viņi audzēja dažādas kultūras. Tamā dīnā stosta mūsu zemniekiem, kas ir sabraukuši, par katru kultūru raksturai, kura kultūra labāk, kura šķirnis labāk ir mūsu augsņā aug, kādi māslojumi labāk ir pīlītojumi, kādos devos, kā vajag cīnīties ar tiem visiem kaitēkļiem, kādus izmantot pesticīdus. Tas ļoti tāds praktisks risinājums ir skaidrojums, ir demonstrējums, uz kuru labprot katru gadu sabrauc mūsu zemnieki. Var sacīt ne tikai no mūsu novada ļoti plaši tas pasaukums ir pazīstams, no visas austrumu Latgaļas var sacīt sabrauc visi lielie zemnieki. Tī skaits apmeklēto ir ap 500 katru gadu, ir liela interese. Tamā vietā notiek arī dažādas jaunākos tehnikas demonstrējumi. Lielos firmas, kas pārdod traktorus, kombēnus, dažādas citas lauksaimniecības īrēcis, atbrauc, ir interesēti demonstrēt savu tehniku. Jūs sacījāt, ka iz itu pasaukumu sabrauc zemnieki, no tuvokas ir no toļokas apkārtnis, bet vai mani tamā pasaukumā varētu būt interesantai? Iespējams, ka arī dēļ to, ka tad jūs rastos priekšstats par to uzņēmēju pulceņu, kas tomēr mums interesējās par lauksaimniecību. Tad tamā dīnā mums arī amatnieki tiek aicinoti vītēji tirgot savu produkciju, jūs varēsiet kaut ko izagodot dēļ sevis taišņu saimniecībā napīcīšamu. Tamā dīnā šogad ir īpaša programma sakarā ar to, ka mums nedēļā no 9. līdz 16. jūlijam tamā laikā notiek novada dīnas. Dīnu ietvaros, tātad 14. jūlijā notiek ne tikai itē lauku dīna pie Viļānim, bet notiek veselos 14 pogostos dažādas aktivitātes. Es gribētu sacīt, ka teikšim tādam vienkārši interesantam, kas nav zemnieks, varbūt kas nav nozadarboja graudkūpēbu, tam arī būtu ļoti interesanti apmeklēt šo 14 pogostus vai kādu no jiem, dēļ to, ka, piemēram, tos aktivitātes, ko varēs pogostos redzēt, tos ir domātas tādas kā atvērtu durvju dīnas uzņēmumus novada. Piemēram, un tu mūs būs atvērtu durvju dīna, kur varēs redzēt, kā saimniecība strādāja, saimniece izstostās, ko viņi pīdavoja, kā jie ir gojis ar savu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Īstenībā ļoti interesantu informāciju varētu no saimniekiem uzzinot, kuru jūs tā parastā dīnā nav uzzinosiet braucot. Tas būtu tas interesantākais. Es te varētu nosaukt, kas katrā pogostā ir apskatams, bet tie detalizēto programma mums ir mājaslapā pieejama. Lūdzu, pazaveriet mājaslapā, tie atverot pirmo lopu jau. Stūrētī ir novadu dīnu tāds logo, un ieejot toļok, jūs dabūsiet visu informāciju, ko katrā pogostā var apskatīt. Pārsvarā tī pasaukumi socās jau no 10:00 reita, bet ir arī dažādi tī sokumi, var tāpat paspēt reitā uz vienu pogostu, patom aizbraukt vēl uz otru tam dienas laikā. Var diezgan daudz apskatīt, un, teiksim, ļoti interesantas lietas. Piemēram, Audriņos būs atvērto durvju dīnu mini zoodārzā, rozītes, kur jūs varēsiet redzēt, ko saimnieki pīdavoja dažādus eksotiskos putnus un pundurdzīvniekus. Tad jūs varēsiet, piemēram, Nautrānos atvērto durvju dīna kafejnīcā pie Modesta, kur varēsiet arī notegustēt, iepazīties ar to produkciju, ko ražo vietējais uzņēmums Madara. Tad arī Nautrānos tāda ekskursija dekoratīvo augu kolekciju apskate. Tie Nautrānos ir uzņēmēji, kas ar to nozadarbojās. Citos pogostos varēs pacirpt aitu cirpšanas, tāds ir pīdolojums, iepazīties ar dažādām senajām receptēm, kopīgi kaut kādus ēdiņus pagatavot.
Piemēram, arī Sijā Edgars pīdavoja rodēt, kā īcep savas kūkas, tortis, nodegustēt arī tū visu varēs. Ļoti interesants pīdovojums pa visu novada teritoriju. Visas tos bezmaksas degustācijas, bezmaksas atvērto durvju dīnes. Ļoti labi cilvēki var īpazīt mūsu novada uzņēmējus, uzņēmēji poši par sevi radēs tādu pozitīvu tālu. Vai tas, ka būs iespēja bez maksas apsevērties dažādas saimniecības uzņēmumus, varētu veicināt dzīvoto interesi pašiem sākt nozadarboties ar uzņēmēju darbību laukos? Es domāju, ka noteikti tas ir pozitīvs piemērs, ko mēs aizbraucot varam redzēt, ka ja jau kaimiņš dorajiem saīti viss noteikti, kā sacēt, uzturu savu ģimenī, nedaudz nopelnē iespējams arī, tad tas ir stimuls, izreiz pošam kaut ko darāt, rūsētīs, varbūt padomot, varbūt nelīdzīgi, varbūt kaut kādu sadarbību padomot, kur mēs varētu to veidot. To, ka mums ir novadā jau porcelāna tādi nelieli uzņēmumi, var sacēt, ne mazi, bet mikro uzņēmumi, kuri nodarbināja varbūt savus ģimenes locekļus, ir vēl poras varbūt darbiniekus līdz 10 cilvēkiem. Īstenībā ļoti svarīgiem pošiem savā starpā sazatikt, īpazīt vienam otru, tādā veidā daži veidot sadarbību. Katram ir sava produkcija, bet kopā viņi var veidot kaut kādu kopēju pīdovojumu. Īpaši es gribu uzsvērt, ļoti svarīgi būtu mūsu novadā attīstīt muiražošanu. Tagad ir tāda populāra līta varētu būt īs, ja, tiks arī piešķietas Eiropas naudas plānojās, ka muiražošanas attīstībai taisni caur līderu programmu ir tāda īspēja. Es ceru, ka arī mūsu visi uzņēmēji, pat fiziskas personas, kas grib sokt kaut ko ražot, vai, piemēram, īmok kvalitatīvu sīru sātā sasīt. Tas ir īstenībā laba prece, kuru mēs patreiz vienkārši pierkam no rūkas rūkā, bet ja attīstītu savu to kvalitatīvos preces pordošanu plašāk, viņam jau būtu papildus īnokumi. Itē mūražošana ļoti progresīva līta pamunam. Dēļ to ir svarīgi cilvēkiem iepazīties vienam ar otru, uzzinot, kas notiek, īpaši mūražošana droši vien varētu attīstīt saistībā ar turisma pīdovojumu. To, ka mums ir novadā mūsu bagātība ar 2 lieloki ezeri, Lubāns ir Āzna, bet mums ir daudz tu apsamešanas vītu turistim, bet, kad viņi atbraucam, gribētu uz dažādas aktivitātes, drusku dažādot atpūtu. Saistībā ar tiem mūražotājiem mēs varētu pīdovot dažādas ēdiņu degustācijas, jebkādus aktivitātes varētu, kas cilvēkus interesē nopietni. 14. jūlijā ir brīnīga iespēja, lai ne tikai parodītu sevi, pazavārtos uz citiem, bet arī, lai dibinotu jaunus kontaktus. Sarunas noslēgumā kāds būtu jūsu novēlējums uzņēmējiem ir tiem, kas plānoja kļūt par uzņēmējiem? Novēlējums ir tāds, ka iespējas patreiz ir diezgan plašas. No katra poša ir atkarīgs, kuru iespēju viņš grib izmantot vai var. Vienkārši ir jāmeklē šī risinājuma. Nedrīkst sēdēt sātā, gaidīt, ka kāds ko atnes spīnes, noliks gotovu risinājumu, kā var nopelnīt naudiņu. Tas pošam ir jārisina, vienkārši nenoguļēt šos svarīgos iespējas, meklēt, staigot, konsultēties arī pie mums. Mēs aicinājām novada attīstības nodaļā. Mēs īsakam, kādi var būt varianti dažādos gadījumos. Vienkārši tūt par sevi kaut kādu ziņu, ka grib cilvēks kaut ko darīt. Un tie, kas grib, tie arī parasti sasniedz savus mērķus. Sirsnīgs paldies Arbidānis kundze jūsim par sarunu. Par lauku dīnu stostīja Rēzaknis novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne. Tikai uz mirkli porvērst dzīvi par teātri i baudīt krošņis, puču, fotografiju i rūkdarbu izstādes varēs pirmdien, 11. jūlijā, kad Rēzaknis novadā būs teātra i izstāžu dīna. Daudz vīt pogustos visas dienas garumā būs skatāmas mākslinieku un amatnieku izstādes, bet pēcpusdienā skatītājus priecās amatieru teātru izrādes. Plašs pasākuma klāsts plānots Maltas un Nautrāni pogustos. Maltā ar puču izstādi i fotosesiju svētki soksīs 4 dienā. Skatītājiem vakara gaitā būs iespēja nozavērtīs 2 dzejas izrādes, ko izstudijos jauniešu literāro studiju Dūmu Grauds un Maltas kultūras nama amatieru teātris Noktirne. 7. vakarā Viļāna novada amatieru teātris Kas ir, tas ir, rodējis vecmodēgu komēdiju Miss Latveja. Bet, kad porunot izrādēs redzētu, pēc izrādes notiks aktieru izskatītāju sarunas Pičaja Krūzis. Arī Rogovkā teātra svētkos skatītājus priecās ne tikai vietīgi dramatiskie kolektīvi, bet arī kaimiņu novadu amatieru teātri. Latgulis lauku ainas izrādēs Rudzātu saītinama teātris, Kursavas kultūras nama i Salnovas amatieru teātri, kā arī 3 kolektīvi no Nautrānu pogosta, Rogovkas dramatiskais kolektīvs, Rogovkas jauniešu muzikālais teātris Artūrs,
ir Nautrānu vidusskolas teātris. Vakara gaitā plānotas improvizācijas ir režisora sacensības, bet svātku turpinājumā līdz pat 2 naktī paredzēts dzīsmu i danču vakars. Seikoka informāciju par ritimi citvīta Rēzeknis novada pogustos plānotajiem pasauciņam meklēt sātislapā www.rezeknisnovads.lv. Visi mēļi aicinoti pīsadelētīs Rēzeknis novada dīnos! Tos bija Rēzeknis novada ziņas.